Gintes, sveicināts šajā vakarā no Rīgas. Kādā noskaņojumā šodien ir pavadīta šī diena Ukrainā, kura šobrīd mēs jau varam skaitīt 4. reize, kad tā ir Krievijas īstenotā kara laikā? Ukraina turpinās cīnīties, droši vien tāds ir bāzes un galvenais vēstījums no prezidenta Volodimira Zelenska. Viņš savu uzrunu Ukrainas tautai ierakstīja šeit pat Maidana laukumā. Tajā viņš teica, ka Ukraina vēl nav uzvarējusi, taču pavisam noteikti nav zaudējusi. Paklausīsimies viņa teikto. Šī ir Ukraina, kuru vairs nekad nepiespiedīs uz kaunu, ko Krievija sauc par kompromisu. Mums ir nepieciešams taisnīgs miers. Miers, kurā mūsu nākotni lemsim tikai mēs paši. Jā, Ginta, noteikti ne tikai prezidents izteica savu sajūtu un viedokli, bet ko saka paši iedzīvotāji? Sajūtu gama šajā dienā ir noteikti ļoti plaša, kā minēja. Viens ir šis lepnums par valstiskumu, lepnums par karavīriem, kas cīnās frontē, taču tajā pašā laikā karš 3,5 gadus, pilnapmēra karš ir nesis daudz sāpju, daudz zaudējumu. Droši vien katrai ģimenei šeit Ukrainā. Šeit pat ir piemiņas vieta Maidanā arī, kur cilvēki liek karodziņus. Tajā pašā laikā šīs sāpes, šis ilgstošais karš arī rada citas emocijas, kādu aizvainojumu arī noteikti. Tāpat šeit šodien Maidanā notika mītiņš, kuru organizēja bezvēsti pazudušo un kritušo karavīru tuvinieki, pārsvarā sievas, mātes, meitas, kuri veltīja pārmetumus savukārt Ukrainas valdībai, bruņotajiem spēkiem, ka netiek darīts pietiekami, lai noskaidrotu bezvēsti pazudušo karavīru likteni. Ļoti plaša emociju gama šeit Ukrainā. Vienlaikus cilvēki arī, protams, šī ir svētku diena. Cilvēki staigā višivankās, nacionālajos tērpos šeit, arī tādā veidā godinot Ukrainas valstiskumu. Mēs aprunājāmies ar dažiem cilvēkiem šeit Maidanā, kādas ir viņu sajūtas, ar kādām domām viņi šodien dzīvo šo dienu, Ukrainas neatkarības dienu. Paklausīsimies. Mani pārsteidza, cik daudz mums visiem parādījās spēka, cik daudz ticības un cik neatlaidīgi mēs ceram, ka notiks brīnums. Un man šķiet, ka mēs visi ticam šim brīnumam. Un līdz tas nenotiks, mēs katrs darām visu, ko varam izdarīt. Ar šādām domām esmu šeit. Bet Volodimirs devās karot brīvprātīgi no pirmajām dienām. 3 reizes ievainots, 3. reizi smagi. Te piemin savu vecāko dēlu, kā arī draugus un cīņu biedrus. Godinot piemiņu un apraugot, viņam paliek vieglāk ap sirdi. Man ir 58 gadi. Kad atnācu karot, bija 55. Mans dēls nenodzīvoja līdz 31 gadam, aizgāja bojā 30 gadu vecumā. Bet mēs gājām un kaut ko izdarījām. Man nebūs kauns mazmeitas priekšā. Es darīju, es aizsargāju viņas dzīvību, kā varēju. Mūsu brīvība ir vissvarīgākā lieta, kas mums ir, un es ticu, ka mēs izturēsim, katrs savā vietā, savā darbā. Esmu ticīgs cilvēks. Es katru dienu lūdzos par katru karavīru, par mūsu valsti, par uzvaru. Un es ticu, ka šī netaisnība, kas tagad notiek pasaulē, ko mēs visi redzam ar tādām skumjām un dusmām, es ticu, ka Dieva taisnīgums tomēr nāks. Mūsu valsts saņems to, ko tā ir pelnījusi, savu brīvību. Cerība, protams, ir arī Ukraiņiem, ka nākamā neatkarības diena pēc gada būs pienākusi jau miera apstākļos, taisnīgi miera apstākļos, taču, protams, vai tā būs un kādos apstākļos tā pienāks, to pateikt nevar neviens.